Un kad būtu grūtniecei jāsāk kārtot dzemdību soma? Dzemdību soma būtu jāsāk kārtot apmēram ap kaut kādu 35. 36. grūtniecības nedēļu. Sevišķi, ja nav kaut kādi faktori, kas norādītu uz to, ka dzemdības varētu iestāties ātrāk, jo priekšlaicīgas dzemdības, protams, notiek, bet tie ir kādi 5% plus mīnus. Tā kā lielākā daļa sieviešu sagaidīs savu termiņu, bet ap 38. grūtniecības nedēļu būtu labi, ka galvenās lietas ir saliktas, un tālāk jau mēs varam tur piekuraģēt viņus un saprast, bet īstenībā arī man gribās teikt soma, tas ir būtiski, bet tas noteikti nav galvenais. Daudz galvenais ir kārtot savus prāta somas, savu ķermeņa saturu tādā ziņā, ka mēs paši atkal jūtamies savā iekšienē stipri, jo dažreiz mēs īstenībā aiz somas kārtošanas un visādām šādām citām lietām ļoti varam aizslēpties un neskārtot tos procesus, kas mums ir jāskārto, lai mēs piedzīvotu tiešām tādas dzemdības saskaņā ar sevi. Un es neteicu, ka tas vienmēr nozīmē tādas, ka tur būs viss kārtībā vai viss lieliski vai viss pēc plāna, bet kārtojam savas iekšējās lietas primāri, un soma noteikti ir svarīga, bet vienmēr atceramies, kad ir blakus veikali, visu kaut ko var arī iegādāties, ja pēkšņi kaut kas ir aizmirsies. Jā. Man liekas, mūsdienās tā pilnīgi nav problēma. Jā. Varbūt kādreiz tas bija svarīgi. Un arī dzemdību nodaļās šobrīd praktiski lielākoties daudz, kas jau arī tiek dots. Agrāk bija daudz vairāk kaut kas jāpērk. Šobrīd jau tie ir varbūt bērniņa drēbītes un mammai, tā atkal, lai viņi jūtās komfortabli, ja? Bet tas nav nekas tāds īpašs. Un faktiski pat, ja ir mamma, kas nemaz negrib neko īpaši pirkt, tu vienkārši attaisi un diezgan daudz, kas jau tev ir. Ja? Un bēbīšu tās pirmās drēbītes arī nevienmēr vajag ļoti laicīgi pirkt, jo atceramies, ka nākot uz beigām bieži vien pēkšņi draudzenes piedāvā, vai tev nevajag šo, vai tev nevajag to, un mēs jau esam visu jau nopirkuši, un varbūt pagaidam, un tad atstājam arī tā nosacīt uz tādām grūtniecības beigām, ne pašā sākumā iegādājam visu lieko, jo bērniņam patiesībā vajag ļoti maz, viņam vajag mammu, viņam vajag pieniņu, viņam vajag mieriņu, un tādas pavisam maz aprūpas lietiņas, ja? Neaizraujamies ar lieliem pirkumiem, jo to visu var sagādāt, ja mēs jutīsim, ka tam ir nepieciešamība. Jā, pilnīgi piekrītu.